Grūti noticēt, ka kontrolētajā Krievijā nav īstas atbraucēju uzskaites. Migrācijas dienests reģistrē tikai nelielu viesu daļu. Migranti maina dzīvokļus, tālruņus, mašīnas, nav skaidrs, kur viņi strādā. Atbrauc un faktiski izgaist, tā sacīt, paralēlā pasaulē. Es pamostos un pirmais, ko ieraugu, ir sētnieks Tadžiks. Pēc tam eju uz tuvējo veikalu, tur pārdevēja ir uzbeki, varbūt kirgīzi. Iekāpu maršruta autobusā, tur atkal šoferi ir Tadžiki un uzbeki. Kad eju uz metro garām tirgotāju rindām, tur atkal tirgo viesstrādnieki. Pēc dažādām aplēsēm Sanktpēterburgā mitinās no 500 000 līdz 1,5 miljonu viesstrādnieku, lielākoties zemes kvalifikācijas darba spēks. Viņi atbrauc pavasarī, rudenī dodas uz dzimteni. Tad garumā statistikas skaitļi var atšķirties. Agri vai vēlu saskarsmē rodas spriedzi, jo Krievu, Pēterburgas vai reģionu iedzīvotāji nevar iekārtoties darbā, tāpēc, ka darba devējiem ir izdevīgi pieņemt atbraucēju no Vidusāzijas. Tam var maksāt mazāk, aizturēt algu, apmānīt vai apskaitīt. Ar Krievu cilvēku to tik vienkārši izdarīt nevarēs. Viņš prasīs ievērot viņa tiesības. Pēterburgā un ar to saplūstošajā Ļeņingradas apgabalā visvairāk ir uzbeku, tiem ar krietnu atstarpi seko Tadžiki, tad ukraiņi, mazāk ir Moldāvu, Kirgīzu, Azerbaidžāņu. Pilsētas iekšienē migrantu apmetnes veidojas stihiski. Pēterburgieši baidās no šiem anklāviem, kas dzīvo pēc vietējiem neskaidriem likumiem un uzskata, ka šajos rajonos un to tuvumā nevar justies droši. Es nekad neizmantoju taksimetru, kuri šoferis ir no Vidusāzijas, arī mani pazīstamie ne. Viņi nezina pilsētu, kad uz lūgumu kaut kur aizvest saņem pretjautājumu, kur tas ir. Otrakārt neizpaliek noziedzība, tā pie mums runā. Pētījumi rāda, ka dažos gados pilsētnieku neapmierinātība pieaugusi 6 reizes. Vecajās nojaukšanai paredzētajās mājās, no kurām izbraukuši iemītnieki, uzreiz apmetas migranti, parasti no Vidusāzijas. Bieži vien par kukuli kādai amatpersonai. Pat tad, ja namam nogriezt elektrību un nav ūdens, atjautīgie viesstrādnieki ēku māk pieslēgt pie strāvas. Viņi principā ir visur. Bija smieklīgs gadījums aizpagājuši gadu pie Ļeņingradas apgabala robežas ar Igauniju, kur ceļā atomstācijas Sosnovkas ciemā. Tas nav kā noslēpums, visi zina, tur bija liela avārija un noskaidrojās, ka celtnieki bijuši Tadžiki. Par kadru komplektēšanu atbild zaglīgie ierēģi. Ir atomstācija, tai piešķir, teiksim, pāris miljonus dolāru. Ierēdnis domā, kā vairāk nozagt, bet nozagt var tikai tur, kur cilvēkiem var mazāk samaksāt. Tā vietā, lai ņemtu speciālistus, kuriem ir jāmaksā, teiksim, 30 000 rubļu mēnesī, Tadžikiem samaksās 10 000 rubļu. Eksperti apgalvo, ka īstu Chinatown etnisko rajonu mūsdienu Pēterburgā vēl neesot, tomēr ir atbraucēju koncentrēšanās vietas, kurās valda savi likumi, valoda, noteikumi, arī ēdiens. Tām pilsētā nav tā labākā slava. Dzīvojot lielos baros un piespiedu kaimiņu attiecībās, šādos migrantu pūžņos uzdzirkstīs starpnacionālajie konflikti, kas bieži izvēršas masu kautiņos, tādos kā Tadžiku un Azerbaidžāņu izkaušanās uz Trojickas lauka. Ne padomju, ne cara laikos tas nebūtu iespējams, saka pilsētnieki. Kad Pēteris I cēla šo pilsētu, viņš pasauca daudz ārzemju meistaru, bet strādniekus atveda no Kazaņas. Tā Pēterburgā radās tatāru brīvciems. Pilsētā mita vācieši, grieķi, francūži. Atbraucēji saglabāja savu ticību un vienlaikus kļuva par pēterburgiešiem, pieņēma krievu kultūru un dzīvesveidu, tā teikt, integrējās. Mūsdienās vietējos satrauc tas, ka atbraucēji integrēties nevēlas. Viņi vēlas nopelnīt naudu un uzskata, ka vienalga būs šeit svešie. Pēterburgā veic lielu darbu, drukā brošūras, kā uzvesties pilsētā, jūs esat atbraukuši uz Varoņu pilsētu, kultūras galvaspilsētu, esiet laipni un pieklājīgi, visu izskaidro. Nedomāju, ka cilvēki ar tādu izglītību vienā dienā vai mēnesī Pēterburgā apgūs kādu kultūras līmeni. Visos Krievijas reģionos Maskava likusi rīkot īpašus krievu kā svešvalodas kursus. Gluži kā pirmklasniekiem migrantiem sākumā parādot alfabētu, viņi mācās rakstīt savu vārdu. Kad apgūti populārāki izteicieni, piedāvā situācijas, kādās var nonākt atbraucējs, aicina spēlēt slimnīcu vai veikalu. Eksāmenā ir 5 apakšuzdevumi. 1. vēstuli. Migrantam jāuzraksta vienkārši teikumi. 2. leksika, gramatika. Tekstā jāieliek vajadzīgais vārds vai burts. 3. audio uzdevumā jānoklausās teikumi un tekstā jāatzīmē dzirdētais. 4. lasīšana. Pēdējais saruna. Loģiski jāatbild uz eksaminētāju jautājumiem. Krievijas migrācijas dienests paredz, ka nākamgad eksāmenu kārtos ap 140 000 migrantu. Par pārbaudījuma kārtošanu jāmaksā nauda, tas ir ap $160. Pret viesstrādniekiem sola izturēties iecietīgi, taču pasniedzējs saka, ka bez valodas kursu apmeklēšanas būs daudz tādu, kam pat pirmklasnieka tests kļūs par nepārkāpjamu šķērsli. Redzēju ziņu izlaidumos, ka atver mācību klases, vai tas palīdzēs? Iemācīs 2-3 locījumus, lietvārdu 2 dzimtas, varbūt šis tas, vēl kas viņiem paliks prātā, bet galvenā problēma ir mentalitāte.
Vidusāzijas un Pēterburgas krievu cilvēku mentalitāte ir pavisam atšķirīga. Tāpat kā visā Krievijā, arī Pēterburgā tagad nopietnāk ķeras pie viestrādnieku problēmas. Vispirms viņus saskaita un pārskaita. Pētnieki vērtē un prognozē reģistrējumās un nekontrolējumās migrantu plūsmas. Lai mēģinātu ietekmēt migrantu situāciju, iestāžas cenšas saprast, kas no kurienes un kādēļ atbrauc.